Dievs tiesās katru mūsu sirds domu. Jūs dodat akcepts nofotografēt? Jā, jūs varat fotografēt. Ceru, ka jums arī paliks par piemiņu. Un tāpēc arī šeit ir rakstīts, lai netaisnais pamet savas domas. Savas netaisnās domas. Kurš no mums nav domājis ļaunas domas? Vai domājis kaut ko sliktu pret kādu cilvēku blakus esošo? Kādu, kurš mums kaut ko ir izdarījis? Kuram nav bijušas skaudības domas? Vai kaut kāda iekāra savā sirdī? Pat ja citi to neredz. Bet ja jums ir iekāra, kā jūs tikāt pie bērnu? Dievs ir devis pareizus variantus un nepareizus variantus. Kādā ziņā? Nu, kā Dievs deva laulību, bet viņš deva arī... Nē, viņš Dievs deva laulību, bet cilvēki pārkāp. Bet bērns nav grēks? Nē, bērns nav grēks. Jā, bet kā jūs tikāt pie viņa? Tā kā Dievs to paredzēja. Adoptējāt? Tā kā Dievs to paredzēja. Kas? Tā kā Dievs to paredzēja. Jā, bet Dievs arī varbūt šo to paredz un neparedz. Dieva pirmā pavēle bija augļojieties un vairojieties un piepildēt zemi. No. Viņš ļāva vīram un sievai to darīt. Cik jums ir 8 bērni vai 9? Cik jums ir? Nav tik daudz. Vai procesā? Tik Dievs dos, tik būs. Bet kāds ir jūsu jautājums? Jūs tā kā liekas, ka tas ir grēks? Nē, es vienkārši domāju, ka ja tu bieži runā par baušļiem, lai neliepīgais ir pamats. Cik no 10 baušļiem ir grēks? Kurējie baušļi ir grēks? Grēks vispār ir likuma pārkāpums. Tā kā tu valstī, piemēram, pārkāptu likumu, tu esi valstī likuma pārkāpējs. Tāpat arī ir Dieva likumiem. Cik ir grēki kopā? Daudz. Ja jūs tajā interesē, kādi tie likumi ir, jo katrs no mums ir pārkāpis kādas likumus. Tas ir skaidrs. Piemēram, ir 2 augstākie likumi, kur Jēzus teica, uz kuriem viss pārējais ir. Jums ir droši jāzina, cik ir baušļi. Nu, vecajā darbībā bija 10 baušļi, plus vēl daudzi pārējie. Tie 10 bija galvenie. Okay, nu tie galvenie, kurie ir, un cik ir tie, kas nenogalina no visiem? Ko tas nozīmē nenogalina? Kā, nu, tev nebūs tur dzērt, tev nebūs tur kniepties, tev nebūs kaut ko darīt. Bet ir tie, kas tev nenogalina. Nu, tu vienkārši priecājies par dzīvi. Nu, tev ir, tu nevar tā, kad viņiem pateikt, ka kur tas man nogalinās. Nē, Dievs dod žēlastības laiku. Tu grēko, viņš tev uzreiz nenogalina. Jā, pārliecina tā pareizi. Viņš par to apžēlosies. Jā, ja tu nožēlos, ja tu atstāsi savus netaisnos ceļus, viņš apžēlosies. Ok. Jūs nožēlot? Ko jūs darījāt iepriekš? Tas nav grēks. Nē, ja vīrs ar sievu, tas nav grēks. Grēks ir tad, ja ir jauna meitene un puisis vienkārši sajiet kopā un pārojas tie tāpēc, ka viņiem ir kaut kāda bauda. Tas ir grēks. Rūpēs par māju. Šī ir īstā vieta, jā, ir bišķi priekš, ka vairāk cilvēks staigā. Es nezinu, kā jūs domājat. Mēs tur nācām no tās puses. Tur nebija kaut cilvēku. Kā redzams, bija īstā, jūs pienācāt. Es taču neesmu jūsu auditorija, es gribu interesēju, kā tas viss notiek. Nē, zini kā, auditorija ir kurš cilvēks. Jēzus stāstīja, ka ir tāda līdzība par sējēju. Senākos laikos sēja ar rokām. Nu, vēl citādi arī pasaulē sēja ar rokām. Jā, iet un sēj. Un viņš stāstīja, ka sējais sēj, un tad ir 4 vietas, kur nokrīt sēkla. Pirmais ir nokrīt akmeņos. Pirmais ir ceļmalā. Tad ceļmalā nokrīt, ja? Tur putni uzreiz atnāk, saņa paņem, nu tur viņa nevar ieaugt, ja? Otrais ir nokrīt akmeņos, un tur viņai nevar uztaisīt dziļas saknes. Trešais iekrīt ērkšķos, ērkšķi uzauga ātrāk nekā tā sēkla, un tad viņa apslāpē. Un ceturtā iekrīt labā zemē. Un mēs esam vienkārši šeit, mēs mētājam sēklas, un tu esi viena no sēklām. Tu esi varbūt ceļmalā, es nezinu slikti. Tu biji kodējis, ja? Un vienkārši to paņēma no Dievs, paņēma no trases. Viņš mani glāba, man nav grēkiem, jā. Jā, tu biji kodējis iepriekš, ja? Godīgi sakot. Jā. Un tev vienkārši paņēma no trasītes, ja? Ļoti labi, bet tas ir labi. Ir cilvēkiem, ko tas palīdz. Jā. Tas ir ļoti labi. Es pazīstu ļoti daudz cilvēku, kam tiešām ir brutāli narkomāni, dzērāji. Nu, es tikai zālīt, lai to nebija vajag tāds nekāds tur. Bet es esmu redzējis tādas mēslas. Jā, tā ir, tā Dievs pārtaisa. Brutāli paņem vienkārši Dievs paņem. Tas ir ļoti labi. Bet tas, ko mēs varam pastāstīt cilvēkiem, zini ko? Tas, ko mēs stāstam cilvēkiem, ir nevis, ka tu to vari izdarīt, tu to nevari izdarīt. Tas ir neveiksmīgs, tu nekad to neizdarīsi. Tu nevarēsi sev paņemt, es tagad mainīšos.
tikai viņš to var izdarīt, viņš mani mainīja. Jā, bet tev ir tikai divi punkti, un tu nevari uzsvarīt visu par neveiksminiekiem, jo vienkārši es nepiekrītu tavām viedokļiem. Ne jau tā, es domāju, tādā ziņā attiecībā pret Dievu. Es tiešām abrīnoju jūs, kā tiešām, kad beidzot sobers, kad ir viss. Es par to neveiksminieku domāju, kā tu skaties attiecībā pret grēku. Tā kā, ja tu, pieņemsim, tev ir tā pudele, un tu viņa atkal un atkal viņa tev uzbāžas un tā teikt nāk tavā dzīvē, un tu netiec no tā vaļā. Es neesmu kodējis. Es nesaku par jums, es vienkārši saku par kādu piemēru. Šādi tādi iedzer, kādu aliņu iedzer, bet es neesmu. Man liekas, tas stāsts, ko jūs teicat. Bet nozīme nav tam, ko es nosaucu, ko es ielieku tajā vārdā alkohols. Tur ir dažādas lietas. Es sapratu. Tur ir pornogrāfija, tur ir arī visādas citas lietas. Jā, nevis alkohols, bet grēks. Vienkārši grēks. Tu vienkārši netiec no tā vaļā.